Eiropai nākamajiem 50 gadiem enerģiju un konkurēs ar Krieviju. Krievija ir ļoti ērti, ka viss nāk pa rorītēm uz Eiropu, un mēs mums tās adatiņas uzkāpuši. Viņiem nav izdevīgi, ka būs vēl viens konkurents, arī kur Ukraina vai konkurents Amerika, kas tagad sašķidrināto gāzi dzen uz šejien. Kāpēc Trumps bļaustās, ka nevajag propellerus? Jā, bet kā tam... Sašķidrināto gāzi, lai var pārdot vairāk. Es pat nezinu, kā mūs visus vienot īstenībā, bet, ja mēs runājam par ēdienu, šeit mēs varam labi audzēt pašu savu ēdienu, mums tur ir dārziņi šeit, arī Latvijā, piemēram, bet štatos tu nevar, tur ir populācija ir tik liela, ka tas nav iespējams, tur apelsīnu sula ir, nezinu, kāds vienkārši fucking šķīdums ar ūdeni, vai nav, un, protams, īsta apelsīnu sula ir dārga, bet kādos kvantumos enerģija taisnība, bet vēl viens faktors būtu, piemēram, un pa Ķīnu runājot, es nezinu, vai pa Ķīnu, vai kur es pat redzēju pa arhitektūru, tur bija interesanti, kad viņiem tagad top savi projekti self-sustaining communities un tā kā pilsētas, kas pašas ģenerē pilnīgi visu, tā kā taisa no jaunu, un viņi tur pumpē, tur viņiem savi kā tās ēkas pat ir